Arsens – būtiskais inde pusvadītāju rūpniecībai. Sveiki, inženierijas cienītāji! Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā viens no bēdīgi slavenākajiem indēm vēsturē var vienlaikus būt par pamatu tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam katru dienu? Arsens – vārds, kas raisa noslēpumainību un briesmas, slēpj sevī aizraujošu dualitāti. Tas ir ķīmisks elements ar tumšu pagātni, bet spoža nākotni, īpaši mūsu elektronisko ierīču sirdī. Bet kas īsti ir arsēns un kā tas ir kļūst tik neaizvietojams mūsdienu pasaulē? Un šeit, manuprāt, ir vērts izdarīt atšķirību, jo patiesībā ķīmisko elementu sauc par arsēnu, bet par indi parasti dēvē arsēna savienojumus. Bet kāda ir atšķirības starp abiem? Arsens, ko apzīmē ar simbolu AS un kura ātoma numurs ir 33, nav tipisks metāls un nav arī nemetāls. Tas pieder īpašai elementu kategorijai, ko sauc par pusmetāliem jeb metaloīdiem. Tas nozīmē, ka tam ir starposma īpašības, un tas var uzvesties gan kā metāls, gan kā nemetāls, atkarībā no apstākļiem. Šī divdomīgā daba ir tieši tas, kas padara to tik daudzpusīgu un vienlaikus tik bīstamu. Iedomājieties ķīmisko hameleonu, kas spēj mainīt savas īpašības, lai pielāgotos dažādām situācijām. Tā ir laba analoģija arsēnam. Savukārt ar arsēnu parasti domā arsēna savienojumiem, piemēram, arsēna trioksīdu, kas vēsturiski tiek dēvēts par indes karali. Tas ir toksisks cilvēkiem, izraisa nopietnus bojājumus, bet to izmanto arī rūpnieciski un vēsturiski medicīnā. Kopsa vilkumā arsēns ir tīvs ķīmiskais elements, pelēkas krāsas metaloīds ar ķīmiskām īpašībām, trausls, sastopams augsnē, ūdenī un minerālos. Savukārt arsēnas savienojumi ir šī elementa neorganiskie vai organiskie savienojumi, no kuriem neorganiskie arsenīti un arsenāti ir ārkārtīgi indīgi. Bet kādas ir tās īpašības, kas padara arsēnu tik unikālu un noderīgu? Kā jau teicu, savā elementārā formā arsēns ir ciets, trausls, parasti pelēks, sudrabains, un tas var sublimēt. Tas nozīmē, ka tas var tieši pāriet no cietā stāvokļa gāzveida stāvoklī, uzsilstot, nesakūstot. Tas reaģē ar citiem elementiem, veidojot plašu savienojumu klāstu, no kuriem daži ir ārkārtīgi toksiski, bet citi ir pārsteidzoši stabili un noderīgi. Tā spēja veidot kovalentās saites ar citiem elementiem ir ļoti svarīga tā pielietojumos, īpaši elektronikā, kur precizitāte elektronu vadīšanā ir vissvarīgākā. Bet kā elements ar tik drūmu reputāciju nonāca mūsu redzeslokā un kļuva par daļu no cilvēces vēstures? Arsēna vēsture ir gara un pilna ar pavērsieniem. Pazīstams jau kopš senatnes, tā savienojums izmantoja grieķi un romieši, galvenokārt pigmentiem un, diemžēl, kā indi. Gadsimtiem ilgi arsēns bija klusais ierocis, grūti atklājams un pat nelielās devās nāvējošs. Tā atklāšana kā tīram ķīmiskam elementam tiek piedāvāta Albertam Magnusam 8. gadsimtā, lai gan tā elementārā daba tika pilnībā saprasta tikai daudz vēlāk. Šī ilgā lietošanas un ļaunprātīgas izmantošanas vēsture ir veidojusi sabiedrības priekšstatu par arsēnu, taču tas nav atturējis zinātni atklāt tā potenciālu. Taču kā tik spēcīga inde, tas ir atradis ceļu uz mūsu laika visattīstītākajām nozarēm. Pagrieziena punkts arsēnam nāca līdz ar materiālu zinātnes un elektronikas attīstību. Tālu no tā, ka tas būtu tikai inde, arsēns izrādījās būtiska sastāvdaļa dažādās rūpnieciskās pielietojuma jomās. Vēsturiski tas tika izmantots pesticīdos un herbicīdos, taču šie pielietojumi tika pārtraukti vai stingri regulēti tā toksiskuma dēļ. Tomēr tieši pusvadītāja rūpniecībā arsēns patiesi izceļās, atklājot pilnīgi citu savas ķīmiskās būtības pusi. Un kāds ir noslēpums, kas slēpjas aiz tā nozīmes pusvadītājos? Arsēns ir galvenā sastāvdaļa savienojumā, ko sauc par gallija arsēnīdu, jeb gāzi.
Lai gan silīcijs dominē lielāko daļu pusvadītāju industrijas, gāze piedāvā priekšrocības noteiktās pielietojuma jomās. Iedomājieties, ka silīcijs ir uzticams un ekonomisks auto ikdienas lietošanai, kamēr gāze ir augstas veiktspējas sporta auto, kas paredzēts lieliem ātrumiem un specifiskiem uzdevumiem. Gāzes ir salikts pusvadītājs, kas veidots apvienojot galliju un arsēnu, un tā elektroniskās īpašības vairākos būtiskos aspektos pārspēj silīciju. Bet kāpēc gallija arsēnīts ir tik pārāks dažās jomās, un kāpēc arsēns tādai ir tik būtisks? Gāze ļauj elektroniem pārvietoties daudz ātrāk nekā silīcijā, kas padara to ideāli piemērotu ierīcēm, kas darbojas augstās frekvencēs, piemēram, bezvadu sakaru sistēmās, radaros un satelītos. Turklāt, atšķirībā no silīcija, gāze ir tiešās joslas spraugas pusvadītājs, kas nozīmē, ka tas var efektīvi izstarot gaismu. Šī īpašība ir būtiska augstas efektivitātes lāzeru, LED un saules bateriju ražošanā. Padomājiet, kā 5G interneta ātrums vai optiskā šķiedras zvanu skaidrība ir atkarīga no komponentiem, kas apstrādā signālus neticamā ātrumā. Bieži vien šīs augstās veiktspējas pamatā ir gāze. Tātad kāpēc arsēns ir tik neaizvietojams mūsdienu industrijā, neskatoties uz tā toksiskumu? Atbilde slēpjas tā unikālajā spējā piešķirt šīs elektroniskās un optiskās īpašības gallija arsenīdam. Bez arsēna mums nebūtu tādas pašas iespējas izveidot augstas frekvences ierīces un efektīvus gaismas izstarotājus. Kas virza telekomunikāciju tehnoloģijas, ātrgaitas internetu, satelīta navigācijas sistēmas un pat vismodernākās saules paneļu sistēmas? Tas ir tas elements, kas ļauj elektronikai pārkāpt silīcija robežas, atverot durvis inovācijām, kas veido mūsu savienoto pasauli. Bet, ja tas ir tik noderīgs, kā mēs tiekam galā ar tā piemītošo toksiskumu? Arsēna toksiskums ir nopietna problēma, īpaši tā neorganiskajās formās, ko dēvē par arsēna neorganiskajiem savienojumiem, un kas ir visbīstamākās cilvēka veselībai. Saskari ar to var izraisīt virkni problēmu, sākot no ādas kairinājuma līdz vēzim un bojājumiem dzīvībai svarīgos orgānos. Tomēr ir ļoti svarīgi saprast, ka pusvadītāja rūpniecībā arsēns netiek apstrādāts neuzmanīgi. Tas tiek iekļauts stabilos savienojumos, piemēram, gāzes, un apstrādāts ļoti kontrolētā vidē, izmantojot aizsarga prīkojumu un stingrus drošības protokolus. Tas ir līdzīgi kā strādāt ar augstsprieguma elektrību. Tas ir bīstami, ja netiek ievērot noteikumi, bet pilnīgi droši ar pareiziem piesardzības pasākumiem. Uzņēmumi, kas izmanto arsēnu pusvadītāju ražošanā, daudz iegulda ventilācijas sistēmās, procesu hermetizācijā, pastāvīgā gaisa uzraudzībā un drošā atkrituma iznīcināšanā. Mērķis ir samazināt jebkādu pakļaušanas risku darbiniekiem un videi. Tas ir skaidrs piemērs tam, kā inženierija un ķīmija strādā kopā, lai savaldītu bīstamu elementu un pārvērstu to vērtīgā resursā, vienmēr liekot drošību pirmajā vietā. Daba ir pilna ar dualitātēm, kur tas, kas ienāk kontekstā ir bīstams, citā var būt neticami noderīgs, ja vien tas tiek saprasts un apieties ar cieņu un gudrību. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tikt pieminēts mūsu video. Un ja esi ticis līdz šai vietai, es aicinu tevi apskatīt kursus, kurus mēs iesakām. Tāpēc pavērs savu mobilo tālruni pret QR kodu, kas redzams ekrānā, vai arī noklišķini uz saites aprakstā par mūsu kursiem. Tur tu atradīsi Excel kursus, 3-dimensiju modelēšanu, AutoCAD, oratoriju un daudz ko citu. Un tie ir kursi, kurus mēs, šī kanāla komanda, esam rūpīgi atlasījuši un varam apliecināt to kvalitāti. Un tev, kurš vēlas sākt savu klātbūtni tiešsaistē, sākt ierakstīt video sociālajiem tīkliem,
Pie šī QR koda atradīsi mūsu atlasīto aprīkojumu, ko izmantojam mūsu studijās. Un vai tu zināji par šīm arsēna īpašībām, ka arī citas bīstamas vielas var gaidīt, lai tiktu nodotas tālāk? Ja tev ir interese uzzināt vairāk par kursiem, uzraksti komentāros, jo es vēlos uzzināt. Un neaizmirsti atstāt savu patīk, tādējādi parādot, ka tev ir jāskatās, lai paplašinātu savas zināšanas. Un arī abonē kanālu un ieslēdz paziņojumus. Ja vēlies atbalstīt mūs, atstāj savu patīk, abonē kanālu, aktivizē zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss. Rītdien tiksimies, inženierijas entuziasti. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!